Man liekas, Edmunds, tu teici, ka jāsagatavo diploms šai komandai. FK Tukums 2000 telms, Atceros. skatāmākās spēles, neparedzamākās spēles, daudz golu, jautrības, pavērsienu, notikumu. FK Tukums 2000 telms, Kristaps Dišlers, paldies, ka jūs esat kopā ar mums Latvijas futbola virslīgā. Gribās tā no sirds pateikt. Ceram, ka nākamgad būs tāpat. Ja runājam tieši par futbolu, droši vien ar daudz citiem izpildītājiem, vēl nezināmām, jaunām sejām sastāvā vai sejām, kuras zina tikai tie, kuri seko jaunatnes futbolam ļoti padziļināti. Bet jā, Tukums no 6. vietas nokrita uz 8. vietu, bet droši vien, ka diez vai tur kāds nožēlo ļoti par šo. No amerikāņu kalniņa, kurš nevēlas pavizināties, kaut kādā veidā Tukums 2 reizes nospēlēja sezonas laikā 0-0. Tāpat arī tā izejot cauri rezultātiem, redzu, ka ir bijušas 3 reizes uzvaras ar 1-0 un zaudējumi 0-1 arī vairākas reizes, vismaz 3 reizes. Te pašā laikā to neticamo maču, to trako scenāriju, neloģisko uzvaru un kaut kādu trilleru ar daudz gūtiem vārtiem un vēl vairāk ielaistiem vārtiem patiešām Tukumam netrūka. Un tā sezona, es domāju, aizrautības ziņā ir bijusi fantastiska. Ja tu esi Tukuma fans un braukā komandai līdz uz izbraukumiem un pārmeklē mačus savā laukumā, es domāju, ka tu nekādā veidā nevari būt vīlies. Jā, ir bijuši rūkti zaudējumi, sāpīgi zaudējumi, bet tie scenāriji, ja pierakstīt blociņā visas atmiņas un visus trakos rezultātus un notikumus, var sarakstīt nevis vienkārši gada grāmatu par Tukums 2000, bet jau kaut kādu eposu vai kaut kādu romānu par šo Tukuma sezonu. Vispār tik stulbi, ka Tukums sezonu pabeidz ar 0-0 neizšķirtu spēlē, kuru droši vien neviens neskatījās, jo paralēli bija cīņa par titulu. Es tur arī jokojos, bet ierakstīju pēc tam kārtas apskatu, paskatījos pēc momentiem. Bija šis tas interesants stabi, bija pārlikņi par abām komandām. Tajā mačā Tukums FS Jelgava 0-0, kas ļauj jelgavniekiem no 6. vietas saglabāt, un Tukums 8. vietā finišēja. Bet pirms sezonas mums bija bažīgi arī atceroties. Mēs runājam par metu, ka tā komanda var palikt 6. vietā par Tukumu. Mēs runājām, ka vai tik tā vispār nav kandidāta numur 1 uz izkrišanu. Jā, bija Jelgava ar daudz nepieredzējušiem spēlētājiem, taču Tukuma pieredze īpaši aizsardzības centrā sezonas sākumā. Bija bail skatīties brīžiem. Bija grūti saprast, ko var sagaidīt no Tukuma aizsardzības centra, jo tur tā pieredze, kas bija iepriekšējā sezonā, lai gan, jā, tur spēlēja Niks Slieda, 2004. gadā dzimis puisis, bet tomēr viņš tagad ir Valmieras pamatsastāvs spēlētājs, un viņam kvalitātes ir, bet sezonas sākumā Kārlis Mikuļskis no nākotnes līgas, Butovskis no nākotnes līgas un Rudolfs Reingolds arī, kurš iepriekš nevienmēr spēlēja centra aizsarga pozīcijā. Ar šādiem spēlētājiem bija jādodas kaujā pret virslīgas līderu vienībām Kristapam Dišleram tieši, ja runājam par aizsardzības centru. Jā, varam iezīmēt to kopējo ainu par sastāvu, kāda veidojās vispār sezonas sākumā. Un tā situācija ir sekojoša. Tukums saglabāja no 22. gada 38% no spēles laiku sakrājušiem futbolistiem. Tas ir otrs zemākais rādītājs. Pirmajā vietā parunāsim, paciprināsim un varat uzreiz uzminēt, kura komanda pamainīja sastāvu visvairāk. Tukums 2. vietā. Šeit es pateikšu tā, ka droši vien mazāk runa ir par Tukuma kaut kādu tur hausu vai bardaku vai nespēju saglabāt sastāvu. Tad drīzāk ir tas faktors, ka Tukums ļoti smagi balstās uz īrētiem futbolistiem. Un Tukums 2000 un Kristaps Dišlers ir atkarīgs no tā, ko piespēlēs RFS. Vai kā šobrīd, es pat nezinu, vai tur sabojājas attiecības vai kā citādi, bet Valmiera sāka sūtīt īrētos uz Supernova, lai gan pirms gada sūtīja uz Tukumu, un tukumnieki svarīgā brīdī ar antifutbolu atņēma punktus Valmierai un gandrīz sabojāja Valmierai titulu, un šajā gadā Tukums nedabūja Valmieras spēlētājs. Tā kā šī atkarība no šiem īrētiem futbolistiem ļoti ietekmē Tukumu komandu, kas pārsvarā balstās uz latviešu futbolistiem. Uzreiz pateiksim, ka tukumnieku sastāvā vismazāk leģionāru starp visām komandām sezonas gaitā, bet īrētie, un šī situācija neļāva iegūt stabilitāti. Turklāt arī, ja runājam tikai par 23. gada sezonu, vasarā arī diezgan nopietni tur pamainījās tas sastāvs. Atnāca vienu īrēto vietā, citi īrēti, aizgāja pamatvārsaks Vilkovs, atnāca cits vārsaks. Tas viss arī kaut kur varēja izsist no ierindas un varbūt kaut kur pat palīdzēja taisīt amerikāņu kalniņus, jo te ir vienas sejas, te citas un dažādas īpašības, stiprās, vājās. Tad diezgan raiba tā sezona.
Tu jau runā kā Tamas. Tukumniekiem nepatīk, ka tur viņus sauc par virslīgas simbolisko komandu, kur no visām paņemts pa vienam, pa diviem spēlētājiem īrēs. Jo arī, kad spēlēja Tukums pret Liepāju, 3. aprīlī. Tā bija spēle vasarā. 1-2 Tukums zaudēja savā laukumā, lai gan atradās vadībā. Un pēc tās spēles Tamas preses konferencē sacīja, ka Tukumam ir spēlētāji no visām komandām īrēt, no Valmieras, no RFS, no Rīgas, no Liepājas un no vis kaut kā. Un tad beigās pēc tās preses konferences pienāca klāt tam zem pērtiem viens Tukuma pārstāvis. Tur bija vairāk liecinieki, tāpēc droši vien arī varu pastāstīt šo stāstu. Nē, tur bija vēl daži tukumnieki. Vārdibrālis Arkārijs, viņš jau parasti augšā, 2. stāvā. Viņam tur nevienmēr sanāk nokāpt lejā. Jā, un tad tur teica, Tamas, tev nav taisnība. Varam sadarēt uz labu konjaku, laikam, ka mums nav neviena īrētā no Valmieras. Un tad viņi sadarēja un tad parādīja laikam pat dokumentu, ka spēlētājs, kurš pievienojās tur beigās Kaušelis, jā, tas droši vien bija par Kaušelu stāsts, ka viņš ir pievienojies kā pilntiesīgs Tukuma komandas spēlētājs. Es šo pat nezināju. 2. sezonas pusē, un jā, viņš pret Valmieru arī šķiet, ka varēja spēlēt. Tagad paskatāmies Tukuma sastāvā viņam spēles laivu režīmā, lūk šāda gatavība. Bet varbūt arī viņš tur kaut kādā veidā izlaid, bet jebkurā gadījumā viņš nebija piederošs. Valmierā nebija īrētais, un to pierādīja tukumnieki Tamazam, un Tamas cerams, ka ir jau parādus atdevis ar kādu dzērienu grādīgo Tukuma pārstāvjiem. Bet jā, šī aina par īrēm, stāsts par īrēm, pieļauju, ka Tukumam ne visiem patīk, bet tas, ka īrētie spēlētāji bija, un to bija daudz, te jāatgriežas pie taisnības tomēr, bet dažreiz tur ne viss ir pat tā, kā var pasniegt. Nu, ir tā, ka Kaušelis diezgan vēl pievienojās komandai, un izskatās, ka vai tik nebija. Kaušelis pret Valmieru bija diskvalificēts. Ļoti veiksmīgi sanāca, tā kā nevaram mēs to pārbaudīt. Bet, ko es vēlējos pateikt par šo raibo sezonu, tad Tukums 2000 bija komanda, kas sagrāva 3. vietu Audu ar 3-0. Tukums bija komanda, kas zaudēja RFS cīņas gaitā vai sezonas gaitā ar 1-7 un 0-7, bet sezonas pēdējā spēlē, savstarpējā pēdējā spēlē bija vadībā 4-3 pašā galotnē un gandrīz noraka RFS cerības uz titulu. Vēl tu minēji par Tamaza citātiem par Tukumu, arī Andris Rikards man Patreonā sacīja sekojošus vārdus. Lai Tukums ņem vēl vairāk īrētos no top komandām, mums jo lielāks un grūtāks izaicinājums, jo labāk mūsu akadēmijas audzēkņiem, kuriem attīstīties. Tā kā arī nevienīgais Tamas akcentēja šo lietu par Tukuma īrētēm, tā ir tā taciņa, ko ir ieminusi Tukuma komanda, bet es šeit neredzu nekādu problēmu. Man patīk, ka Tukums dod iespēju latviešu spēlētājiem, turklāt miksējot ir arī Tukuma audzēkņi, ir tuvējās, nezinu, cik drīkst teikt, tuvējās Liepājas, nav tik tuvu geogrāfiski, bet Liepājas audzēkņus paņem, ja Liepāja tie nav vajadzīgi. Un galvenais, ka Tukums spēlē futbolu tādu, kurš ir jestrs, kurš ir jautrs, kurš ir atvērts. Un, manuprāt, tādā futbolā spēlētāji piedzīvo visu, vilšanās priekus, gūtos vārtus, ielaistos vārtus, un caur šādu mutuļošanos, caur šādu trako futbolu, domāju, ka attīstās, un tie labākie, kuriem ir perspektīvas, ir kaut kādas dotumi, lai ietu nākamos soļus un ietu augstāk karjerā, viņiem visas šīs iespējas Tukumā. Ja tu tagad esi 18-19 gadīgs futbols, kurš ir važās iekalts Riga RFS vai kaut kur dublieros iesprūdis, izprasies uz Tukumu uz īri, izprasies, un tur tu spēlēsi, un tur tu piedzīvosi visu, un varēsi sevi pārbaudīt, vai tu esi gatavs kaut kam lielākam vai nē. Jā, vēl par Tukumu jau pagājušajā gadā to minējām. Acīm redzami, Tukumam ir viena schēma, kurā viegli iekļauties. Tā vien izskatās, kas atnāk, tas uzreiz jau 2. 3. spēlē sāk rādīt sniegumu 4-3-3. Var to interpretēt drusku citādāk, kā tur balsta zonā saliekās, bet principā viens izteikts uzbrucējs un flanka, spārna uzbrucēja pozīcijās arī. Te visiem vietas pietiks. Arī Kristaps Dišlers vairāk kārt bija minējis, ka mums ir līdzvērtīga konkurence cīņā par to pozīciju, uzbrukuma pozīciju, un ka tur neizcēla kādu, kurš būtu izteikts līderis, lai gan izteikts līderis komandā sezonas gaitā radās un aizvadīja ļoti labu sezonu, bet gribās atkal nedaudz patīt laiku atpakaļ. Man liekas, ka ja būtu Tukumam daudz aktīvu līdzjūtēju Twitterī, tad Dišlers out būtu arī sezonas sākumā parādījies,
Jo Tukums sāka ar uzvaru pret Daugavpili, pēc tam sekoja 6 zaudējumi pēc kārtas. Mēs Tukums bija pēdējā vietā. Tajā pirmssezonas podkāstā, ko mēs prognozējām, ka Tukums var izkrist, faktiski, zinot Latvijas futbola nepastāvību, mēs prognozējām pirmās 7 kārtas. Ļoti precīzi meta aizgāja augšā. Ir ček, Tukums uz izkrišanu arī ček 7 spēlēs 6 zaudējumi. Un tad sezonas neparastākā spēle, nominācija, vēl viena sezonas neticamākā spēle. Kā tas varēja notikt? Atceros, braucu caur korķiem. Tā spēle bija darba dienā, 24. aprīlī. Meža parkā. Neesmu liels Meža parka fans kā lokācijai, lai gan varbūt tagad būs nedaudz ērtāk uz turieni tikt. Cerams, ka tur mazāk spēlēs futbolu. Tas ir vienkārši laukums ar nelielu tribīnīti. Knapi paspēja uz spēles sākumu, Auda pret Tukumu. Tukums aizsargājas, Auda veido momentus, Tukums aizskrien pretuzbrukumā, gūst 1 vārtus, vēl viens pretuzbrukums, 2 vārti, vēl viens pretuzbrukums, 3 vārti, 3-0, 64. minūtē pēc Kristapa Puzānova gūtiem vārtiem, un Auda beigās pat 1 vārtus nespēja gūt. Skaidrs, ka tur arī bija morāls kritums, psiholoģiskā bedre pēc tā, ka komanda visu laiku ir ar bumbu, visu laiku uzbrūk, bet pretinieki tikai dara, ka gūst vārtus un ir vadībā ar 3-0. Neticamā spēle, neticams rezultāts, bet beigās arī sanāca, ka Tukums ir Audas kriptonīts. Tikai vienreiz Auda prata pieveikt tukumniekus sezonas gaitā un izdarīt to tikai pēdējā aplī. Šī 3-0 spēle futbola hrestomāti ir pelnījusi, lai nosauktu dažus skaitļus. 3-0 Tukums uzvar, bumbas kontrole Audai 70, Tukums 30%. Sitienos, starp citu, netika izteikti 22-10. Audas labā, skaidrs, ka pretuzbrukumos Tukums arī savus sitienus savāca, bet izdarītās piespēles arī Audai 634 piespēles, Tukums 242. Un precīzās piespēles 556 pret 164. Tas ir apmēram kā izlašu futbolā. Spānija pret ko? Pret kādu, pret Albāniju, kaut kas tam līdzīgs, varbūt pat drusku zemāku līmeni. Spānija pret Somiju, varbūt kaut kas tāds varētu būt. Jā, pret kaut cik normālu komandu, kas vēl var bumbu pieturēt, nevis tikai Latvijā tik daudz piespēļu nesanāktu, bet kaut kas drusku virs Latvijas. Jāvirzās, jāattīstās, varbūt Spāņu vēsmas parādīsies mūsu futbolā atkal, jo vienu brīdi mēģināja. Bet pēc tās uzvaras arī Tukums sāka biežāk krāt punktus, apsteidza Supernovu, bet tāpat tur arī atceros, bija spēle starp Tukumu un Supernovu 27. maijā, kad šķita, ka tur daudz kas varētu izšķirties. Kura komanda dosies uz augšu un kura nogrims. Tur ir ļoti augsta cena. Paralēli spēlē Latvija pret Kanādu pasaules čempionātā hokejā pusfinālā. Arī augsta cena, bet ne tik augsta, kā spēlē starp Tukumu un Supernovu. Jā, es braucu komentēt virslīgu tajā dienā, kad visa nācija sekoja hokeja peripētijām. Pirms tās spēles, ja kādam tagad šķiet, nevienu brīdi nebija šaubas. Supernova krīt ārā, tur Koļinko pašā sākumā visu sabojāja, viss beigas. Pirms šīs spēles starp Tukumu un Supernovu, tā 15. kārta, Tukumam 9 punkti, Supernova 7 punkti. Ja kāds aizmirsis, tad abām komandām pa 2 uzvarām un Tukumam pa pāris nešķirtiem vairāk tikai. Tā bija tiešā konkurentu cīņa par nebūšanu pēdējā vietā, un šo maču Tukums uzvarēja ar rezultātu 3-2. Tā bija tāda, savā ziņā zelta uzvara, kas ļāva kaut kur ieskrieties, bet arī šī spēle neviennozīmīgi attīstījās. Sākumā runājam par Supernova, bezstrīgs sniegums, viena ielaisti vārti, otrie, trešajam 0-3. Bet tad Supernova pamodās, iesita 1 vārtus, iesita 2. Ja pareizi atceros, arī Tukums vēl pendelīti neiesita pie kaut kāda pozitīvā rezultāta. Un galu galā pēdējās minūtēs Supernova varēja izraut 3-3. Un kas to lai zina, kā Tukums turpinātu sezonu, cīnītos par 9. un 10. vietu iespējams. Bet tipiskais Tukuma komandas scenārijs šajā sezonā biežāk bija tā, ka Tukums varēja izlaist pārsvaru, nevis otrādi. Lai gan arī bija spēles, kur tukumnieki atspēlējās, mači pret Audu, mači pret BFC Daugavpils izbraukumā no 1-3, otrajā puslaikā panāks 3-3, bet tas arī stāsta par to, kāds bija Tukums aizdītajā sezonā. Daudz gūto vārtu uz vienu, uz otru pusi. 130 vārti spēlēs ar Tukuma dalību. Aizvadītajā sezonā vidēji tas ir ļoti daudz vienā spēlē. Tas ir ļoti daudz. Vēlreiz varbūt turpināsim par atsevišķām spēlēm, bet es gribu nosaukt tos dažus rezultātus, kas sezonas gaitā. Jau pašā sākumā 3-4 Valmierā, arī fantastisks scenārijs ar Tukuma vadību 2-0, 3-2.
zaudējums 3-4. Tad tā pati pieminētā neloģiskā uzvara pret Audu 3-0, 3-3 pret Daugavpili, 1-7, 1-5, 3-2, 2-2, 1-3, 5-2 pret Supernova, pēc tam 0-6, 0-6, 0-7. Arī tāds 3 spēļu nogrieznis gadījās Tukumam. Nu, un, protams, ka sezonas beigās vēlreiz tas pats pieminētais 4-5 pret RFS. Par to droši vien vēl atsevišķi jāparunā, bet tā uzvara sezonas vidū pret Supernova, tajā hokeja trakumā, 3-2 maija beigās, atslēgas uzvara, jo pēc tam uzreiz sekoja panākums pret Tamaza Liepāju 1-0, tad vēlreiz par Taudu atņemti punkti, arī neticams scenārijs 2-2, un vēlreiz uzvara pret Jelgavu 2-0, tā kā tur aizgāja 4 nezaudēto spēļu sērija, 10 punkti 4 spēlēs, un maija beigās jūnija sākumā Tukums no izkrišanas komandas kļuva par vidusmēra komandu. Jo tik ātri viss tas var notikt virslīgā, līdzīgi kā pagājušā sezona 2022. gadā, kad Tukums sezonas izskaņā septembrī, oktobrī vairākas spēles pēc kārtas nezaudēja, krāja punktus, arī nostiprinājās 6. pozīcijā. Tā arī šajā sezonā maija beigas, vasaras sākums, jūnijas kļuva par atslēgas posmu, kad tukumnieki savus punktus sakrāja. Tagad droši vien jāpārslēdzas pie personālajām. Varbūt jau pie personāliem, bet par sezonas pirmo pusi, jo gribas izcelt 2 futbolistus, kurus mēs vairs neredzējām sezonas otrajā pusē. Abi viņi, starp citu, iekļuva arī ekspertu vērtējumā atsevišķās anketās top 5, kas interesanti. Roberts Meļķis iekļuva gan Tukuma nominācijā, gan Liepājas nominācijā. Abās divās komandās, kaut gan aizvadīja pa pusi čempionātam, viņu eksperti atzīmēja kā vienu no labākajiem. Arī tajā mūsu pieminētajā atslēgas spēlē pret Supernova 3-2. Roberts Meļķis iesta 2 vārtus un atslēgas kaldinātājs šī panākumā. Nu, un otrs, protams, Fausts Steponavičs, kurš uztaisīja pēc tam transferu uz Bulgāriju. Arī Sergejs Vilkovs drīzumā pameta komandu sezonas otrajā pusē. Tukumam bija jāizvēlās starp 2 vārdsargiem Orolu un Kapustinu. Arī Ingars Sarmis Stūglis aizbrauca septembra sākumā, ja nebaldos tieši par datumiem, uz Norvēģiju. Tas sastāvs sezonas otrajā pusē piedzīvoja. Ozolam trauma, Atim Ozolam būtisks arī komandas spēlētājs aizsardzības labajā malā. Tā kā tiešām tās izmaiņas, tas, par ko mēs runājām, tā sastāva nepastāvība gan īres jautājuma dēļ, gan kaut kur, kā redzam, Stugļa gadījumā vai Ozola gadījumā, kaut kādu citu notikumu dēļ, traumas vai cits karjeras turpinājums. Tā kā izmaiņas patiešām sezonas gaitā, nezinu, kā Dišlers ar to tika galā, bet pietiekami veiksmīgi. Un ir spēlētājs, kuru es atzīmēju savā top 5 balsojumā, Marons Mihobi, jo beidzot parādījās vismaz kaut kāds svars aizsardzībā, ja runājam tieši par pieredzi. Mihobi, kurš audzis Monako akadēmijā kopā ar Kilianu Mbappé, kādu brīdi kopā pat spēlējuši jaunatnes komandās. Un viņš aizsardzības centrā to vietu paņēma, lai gan arī bija sarkanā kartīte mačā pret Valmieru. Diezgan nepelnīta sarkanā kartīte, jāatzīst. Tur varēja arī nebūt viens no pārkāpumiem. Tur bija daudz strīdu, kas arī salauza to spēli, kurā tukumnieki zaudēja ar 0-6. Vēl viens mačs, kurā ļoti daudz vārdus ielaida šī komanda. Pēc tam vēl dažas sagrāvas, bet jau tuvāk sezonas beigām tā aizsardzība sāka uzlaboties. Un Mihobi vismaz iedeva to rūdījumu, to spēku aizsardzības centrā. Lai gan nevar teikt, ka viņš tur bija top of the top un labākais vārdsargs kaut vai starp otrā ešalona, aizsargs starp otrā ešalona komandām. Jā, tu tā Mihobi izcēli kā kaut kādu atradumu, bet īstenībā viņš iekļuva 6 no 12 anketām, un ne tu vienīgais viņu ievēroja. Tiešām aizsardzības centrs, tā ir tā lieta, par ko Kristaps Dišlers sezonas gaitā nereizi vien teica, ka mums ar aizsardzību ir milzīgas problēmas un ir kļūdas katrā mačā. Ja šeit sēdētu Kristaps Dišlers, es drusku vēlētos ar viņu pastrīdēties, jo tas, par ko mēs visu laiku runājam, tas spēles stils, tas neprātīgais futbols, tas uzbrukuma futbols, riska futbols, tas arī kaut kādā mērā to Tukuma rezultatīvitāti, tos daudzos iesistos un daudzos ielaistos vārtus ietekmēja. Un es neapskaužu šajā situācijā centra aizsargus vārdsargu, kuram nepārtraukti ir jāsaskaras ar to, ka pretinieks nāk kaut kādos ātro pārēju uzbrukumos ar lielu skaitu. Tā kā tādā ziņā Tukumam ļoti grūti tieši aizsardzībā klājās, bet Mihobi iedeva to stabilitāti, iedeva to pārliecību, ka komanda atsevišķos mačos var noturēt arī aizmuguri. Bet ejam Tukuma struktūrai cauri, aizsardzību izrunājām malī, aizsargi Maksims Sidrovs sāka regulāri spēlēt, lai gan arī tur bija posms, kad viņš izkrita no sastāvā. Bija arī sasniegums, kas sezonu iepriekš padevās Danielam Fedorovičam, vēl viens diskvalificētais futbolists.
kura uzvārdu droši vien mēs pēdējo reizi tagad pateicām un sadzirdējām, bet Maksims Sidrovs arī 1. aprīlī 2 spēlēs nopelnīja sarkanās kartītes gan pret Liepāju, gan pret Valmieru. Pēc tam bija vēl trauma, bet beigās arī viņš spēlēja regulāri komandas sastāvē, runājot par malējiem aizsargiem. Bet būtiskākais, protams, Tukuma struktūrā pagājušā sezona tas bija vidus. Pa malējiem aizsargiem uzreiz gribu nomināciju progresējušākais Tukuma spēlētājs. Man ļoti simpatizēja, jo mēs runājam par to, ka bija kaut kādas objektīvas sastāvu izmaiņas. Te viņš bija, te viņa nebija. Kāds futbolists sāka sezonu ar Tukumu, bija tāls rezervis, varbūt ne tāls rezervis, bet nāca ik pa laikam uz maiņu. Taču sezonas gaitā kļuva par pamatsastāvu futbolistu un, manuprāt, tieši jau sezonas pēdējā nogriezienī rādīja labu futbolu un rādīja labu sniegumu. Un pat lielās spēlēs pret spēcīgiem pretiniekiem, atceros spēli piemēram pret Audu, pirmspēdējā kārta Tukums zaudēja ar 0-1, bet tā bija jau figūra. Es runāju par Denisu Rogovu. Arī šis futbols ir atzīmēšanas vērts. Lēni viņš iet lielajā futbolā. Pirms gada centās Audā, nekļūdos Audā, mēģināt izlausties. Nekas nesanāca, neizdevās. Tieši atnāca šeit studijā, atkal atgriezās Andris Grīmbergs, par Raudu uzreiz jāparunā. Bet Tukuma rindās viņš uzplauka un sezonas otrajā pusē diezgan tiešām liela, spēcīga figūra. Jā, arī Spartakā viņš bija pagājušā sezonā neilgu brīdi. Rogovs noteikti asociējās, un es arī bieži vien piesaku šo futbolistu, kurš nebaidās no agresīvām divcīņām, spēlē uz riska robežas, arī dzeltenās kartītes viņš pelna regulāri. Mačā pret Valmieru Kausā joprojām atceros, tur Rogovs bija uz kādām 4 dzeltenām kartītēm nostrādājis. Beigās tomēr tika noraidīts tajā spēlē. Bet jauniem futbolistam man prieks redzēt tieši šādu spāru, cīņas spāru, spēlēt uz robežas, nebaidīties spērt pa kātiem gan leģionāriem, gan pieredzējušākiem spēlētājiem. Un Denis Rogovs viens no vairākiem Tukuma spēlētājiem droši vien, kuri aizdītajā sezonā var teikt, ka progresēja un parādīja sevi kaut vai Latvijas U21 izlases treneru štābam, līdzīgi kā bija 22. gadā, arī aizvadītajā gadā no Tukuma komandas biežāk sāka saukt uz U21 izlases spēlētājus, kuri pirms tam tur nebija, un arī beigās vien izsauc uz nacionālo. Tu gribēji runāt par pussargiem, tūlīt tam arī pievērsīsimies, bet es vēlos vienu iestripināt fun fact. 19 spēlēs, 6 dzeltenās kartītes. Kādā pozīcijā jāspēlē, lai tādu statistiku dabūtu? Es atceros, ka Sergejs Vilkovs tas bija. Jā, Sergejs Vilkovs. Iedomājieties, vārdsraksts 19 spēlēs, 6 dzeltenās. Pamanās nopelnīt diskvalifikāciju par 4 dzeltenajām un kopā 6 19 mačos. Nu, ne katrs aizsargs, ne katrs pussargs tādu statistiku savāc. Šāds fakts arī šajā podkāstā. Jā, es tur, man liekas, vienā translācijā arī biju pajokojis, ka iespējams rūpīgākais vārdsargs Eiropā visās 55 līgās. Jā, viņam patīk iesaistīties visādās ārpus spēles situācijās. Epizode beigusies, viņš ieskrien burzmā, sāk pierādīt savu taisnību un tā tālāk. Bet, nu labi, pie pussargiem noteikti atkal par Samoilovu runāsim. Bogdans Samoilovs, protams, ir virs, ja runājam par viņa sezonu, par viņa progresu, par to, kā Kristaps Dišters izcēla gan progresu fiziskajā sagatavotībā, attieksmē, stabilitātē. Bogdans Samoilovs, tā bija viņa sezona. Es viņu atļāvos arī iekļaut sezonas pirmajā simboliskajā izlasē. Vienīgais spēlētājs ne no top 3. Bogdans Samoilovs bija manā pirmajā simboliskajā izlasē. Sports.com portālā iespējams drīzumā būs apkopojums. Jā, es viņu arī iekļauju B izlasē, ne tik augstu kā tu, katrā ziņā ļoti novērtēju. Es atceros, ka atkal runāsim par Audu, 2022. gads, pagājušais gads. Bogdans nespēja izkarot vietu Audas sastāvā. Vasarā atnāk uz Tukumu, pamazām spēlē, bet spēlē visbiežāk 60 minūtes. 60 minūtes nost, 60 minūtes nost. Un tas iet kontekstā drusku ar Tamasa Pērties slaveno citātu par to, ka uz U21 izlasi viņa prāt nepamatoti un kliedzoši tiek izsaukti spēlētāji ar lieko svāru. Tas bija Grūzīnu speciāls citāts. Uzvārdu viņš nenosauca, bet visi saprata, par ko ir runa. Un es arī Dišleram vaicāju, vai šis spēlētājs Bogdans Samoilovs var nospēlēt 90 minūtes, vai viņš ir spējīgs tādu it kā futbola, pamatlikumu vai pamatlietu izpildīt. Un tajā brīdī uzreiz nebija gatavs, bet pamazām, kā jau tu sacīji, savada viņu formā. Un šogad 90 minūtes mačā tā bija Bogdana ikdiena. Sezonas beigu daļā varbūt ne tik bieži, bet sezonas pirmajā pusē, pirmajā 21 kārtā gandrīz katru reizi pilna spēle, īsts komandas līderis, rezultatīvākais futbolists un futbolists, kurš visbiežāk sakrāja punktus pret top 5 komandām ar gūtiem vārtiem vai rezultatīvām piespēlēm, spēlējot Tukuma kreklā. Diezgan vērtīgs sasniegums. Lai gan arī
pati Tukuma komanda pret top 5 komandām daudz cita golus. Samuēlova nopelns. Kā atzīmēja Dišlers, viena no retajām komandām, kas 2 spēlēs pret Valmieru prata gūt 3 vārtus, gan izbraukumā 3-4 zaudējumā, gan mājās 3-2 uzvarā. Bet blakus arī bija partneri. Pagājušajā gadā daudz jūsmojām par Japāni Nakamuru, Ryuga Nakamuru, Tukuma komandas centrā. Pēc viņa aiziešanas šķita, ka centrs ir palicis vājāks un arī bija tādi secinājumi lielāko daļu no sezonas, ka Tukums tieši pateicoties tam, ka vairākas personālijas, vairāk pagājušās sezonas līderi nav un nav tāds pienācīgs aizvietotais tādam klasiskajam balsta pusargam, kāds bija Nakamura. Tad arī radās domas, ka komanda ir palikusi vājākā. Otrajā sezonas pusē atnāca Koškošs un arī atgriezās savs audzēknis Krieviņš. Es teikšu, kaut kādā mērā viņi uz pusēm dalot lomas un arī daļai arī spēles laiku aizvietoja Nakamuru un palīdzēja Tukumam savus punktus krāt sezonas otrajā pusē, kad tas ārkārtīgi bija nepieciešams, jo konkurenti arī tos punktus vāca un tur bija nežēlīga cīņa par izvairīšanos no 9. vietas. Jā, un vidējā līnijā spēlēja arī vēl citi futbolisti. Es pat godīgi neuzreiz nevaru pateikt, bet vai tik arī ne Ķiršs atsevišķos mačos. Noteikti Arturs no RFS ierētais futbolists, Nagasava laikam vairāk flangā. Tevis pieminētais Koškošs, Krieviņš, starp citu vēl viens, varam vēl pateikt to pašu, ko par Rogovu futbolists, kurš viņš pat pussezonas tajā nogrieznī pirmajā spēlēs, man likās, pilnībā apmaldījies un nezina, ko darīt. Un tieši ar Krieviņu sastāvā Tukums iekrita tajā 0-6, 0-7 sērijā, kad 3 mačus pēc kārtas ar sagrāvējumu Tukums zaudēja, bet sezonas beigās Krieviņš atkal tāds netīrs, pārkāpumus veicošs futbolists, bet ļoti nepatīkams pretiniekiem. Un, protams, ja runājam par visu sezonu, tomēr Kaspars Anmanis, trešā spēles laika autors, arī futbolists, kurš spēlēja U21 izlases lielākajā gada uzvarā pār Turcijas vienaudžiem. 2-1, noteikti arī viņam jādod dividendes. Kaut gan Anmanis, kā Tukuma futbola audzēknis, saskārās ar lielāku Tukuma trenera Dišlera kritiku. Sezonas beigās pat zaudēja vietu pamatsastāvā. 4 spēļu nogrieznis, kad viņš nāk tikai uz maiņu otrā puslaika vidū. Un arī vaicājot trenerim, treneris nepārāk labus vārdus sacīja par Anmani, par viņa attieksmi un tā tālāk. Tā kā Tukumā notiek darbs, Tukumā nav garantētas vietas sastāvā. Un pat cilvēks, kurš ir vietējā pilsētā uzaudzis, spēlē U21 izlasē, īsti nekādu lielu uzvaru, tas negarantē viņam vietu starta 11. šajā komandā. Jā, es atceros, tā kritika bija pēc spēles pret Metu 1-1. Jā, spēlē, kuru es jau pateicu, labākā atmiņā paliekoša spēle, bet tur arī bija viens sižets, kur izgāja uz maiņu Anmanis un kļūdījās pāris epizodēs pēc kārtas. Tiešām ļoti slikti viņš iznāca uz maiņu tajā mačā. To es arī atzīmēju translācijas gaitā un arī pēc spēles pakritizēja viņu Kristaps Dišlers. Un pēc tās spēles vēl tikai 2 mačos, 2 mačos viņš iznāca uz maiņu, bet sāka atgriezties sastāvā. Bet jebkurā gadījumā, sezonas beigas Anmanim bija nevisai patīkamas, ja runājam tieši par sniegumu komandā, klubā, nevis izlasē. Un vēl par atsevišķiem mačiem vai atsevišķiem pretiniekiem, tu jau pieminēji to Audas un Tukuma savstarpējās attiecības, kas ļoti interesanti veidojās. Pavisam tā garām ejot, kāds piemirsis, izņemot to 3-0 uzvaru pār Audu 2 reizes sezonas vidū, ja Tukums un Auda nospēlēja neizšķirti 2-2. Un abas reizes identiskā scenārijā, kad Auda izvirzās vadībā ar 2-0, un Tukumnieki kaut kādā veidā pamanās izlīst un nezaudēt maču. Vienā no šīm spēlēm abus vārtus iesita 17 gadus vecais Rodrigo Gaučs. Jā, viņam starp citu aizvakar 18. dzimšanas diena, bet spēles laikā 17 gadi. Gaučs iznāk uz maiņu uz 28 minūtēm un no 0-2 izrauja neizšķirt 2-2. Tā bija otrā reize, kad bija 2-2, bet pirms tam arī ļoti liela dominance. Auda kontrolē bumbu. Pie rezultāta 2-1. Auda pat neļauj vispār Tukumam tikt pie bumbas. Vienkārši spāņu futbols pamēģina atņemt bumbu. Un tad pēdējais uzbrukums Tukums beidzot tiek pie bumbas, norganizē uzbrukumu un pēkšņi gūtie vārti 2-2. Tos vārtus iesita, cik atceros, arī Meļķis pirms došanās uz Liepāju. Un fantastisks punkts Tukumam. Tā kā to emociju netrūka. Un, ja jau es par šiem dueļiem, to arī varbūt paturpināt par neticamo dueli slokā pret RFS, jo tas iet kontekstā ar Tukuma neticamajiem scenārijiem. Jā, vēl piebilstot pēc tās spēles, kur Meļķis panāca 2-2, runāju ar Sima Valakāri, un Tukumā jau nav preses konferenču telpa. Tur runā vienkārši ar cilvēku viens pret otru esot, tur metra attālumā. Izskatījās Valakāri ļoti sašļucis, tā kā viņš tikko būtu zaudējis Latvijas kausa finālu vai zaudējis un izlaidis no rokām Eirokausa ceļazīmi. Izskatījās
Tur arī jāsaka, ka Audai sezonas pirmā puse nebija no tām sekmīgākām. Tā spēle tieši bija sezonai viduspunktā, un tur bija bāžas, kā Auda varētu izskatīties turpinājumā. Bet arī līdz Audai vēl tiksim. Auda Tukums, tur es arī jāatzīmē, ka tur ir uzvārdu līdzības. Ir Mikuļskis, Mikuličs, ir Stepanovičs, Stepanovs. Tur vēl bija daži tādi līdzīgi uzvārdi abu komandas spēlētājiem. Nezinu, kāpēc man tā iekrita atmiņā. Bet, jā, Slokā 4-5, viena no 2 spēlēm Slokā aizdītajā sezonā. Vienā no tām tika gūti 9 vārti. Orols Ozols, jā. Orols Ozols, jā, vārtos arī šīm komandām bija. 4-5, jā, diemžēl nebija. Bija tu uz vietas, bet fantastiski bija sekot līdzi emocijām, komentāriem, tam, kas notika, kā tas notika. Bez kompromisa komanda, kas nemāk, man liekas, sargāt, nosēsties autobusā un nosargāt pat 87. minūtē iegūtu minimālu pārsvaru. Šai vietā varbūt es atļaušos vēl mazliet paiet maliņā no tēmas, no pamata tēmas Tukums par žurnālistiku un komentēšanu. Lielākā izgāšanās, man liekas, komentēšanas vēsturē. Pēc 4-3 Tukums iesita vārtus 80, kurā tur 6. minūtē 4-3 Tukuma labā. Vai aizskries Galais? Galais skrien, Nerugals netrāpa pa bumbu! Galais, tukši vārti! 4-3 Tukums vēlreiz vadībā! Un, dāmas un kungi, vismaz personīgi es lieku punktu virslīgas intrigē. Man grūti noticēt, ka pa 5 minūtēm RFS 2 reizes. Un vēlreiz, ne tāpēc, lai attaisnotos, bet, ja būtu vēlreiz tāda situācija, es vēlreiz tāpat teiktu, jo skatītājiem ir jāiedod tā sajūta, ka tagad tikko notika kaut kas ļoti liels. Un ja pēkšņi izdodas neticamākais pasaules brīnums, un tie pretinieki RFS pamanās uzvarēt, tad tas ir jau 10. pasaules brīnums. Un tieši tādā veidā, man liekas, jāiedod tās emocijas, nevis 86. minūtē jāapgalvo, ka vēl nav nekas beidzies, vēl šeit ir laiks. Man šķiet, tas ir tik garlaicīgi un tik klišejiski. Es godīgi sakot, pat esmu priecīgs, lai gan izskatos no malas kā drusku pēc āksta, bet esmu priecīgs par šo situāciju, jo tas iedod vēl papildus stāstu tam neticamajam sižetam. Un, starp citu, tu teici, ka Tukums nenorokās. Konkrēti tādā brīdī tomēr Tukums ieslēdz aizsardzību, un tie Žigas Lipuščeka vārti, ja tu viņus vari šeit ieliec video 4-4 panākot, tāda, atvainojos par vārdu haļāva, vienkārši rikošets bumba uzlido gaisā, ka Pustins pazaudējis vārtus un bumba ieplanē, kā no izpletņa, precīzi vārtos, kaut kas tāds pielījušajā Slokas stadiona laukumā. Nezinu, vai Spartaka laikā Slokas stadions piedzīvoja kaut ko tādu sižeta atrisinājumu, kādu šajā vienīgajā Slokas mačā virslīgā 2023. gadā. Tur bija déjà vu. RFS arī, man liekas, izcēla to savos sociālajos tīklos. Bija spēle, kur Spartaks bija vadībā 1-0 pret RFS, un Lipuščeks beigās guva arī 90+ minūtē uzvaras vārds 2-1, bet ne 5-4, kā tas bija šoreiz. Vispār statistiķiem darbiņš varbūt kādiem cilvēkiem, kuri seko virslīgai ļoti ilgi, vai vispār 5-4 rezultāts ir bijis virslīgā. Gan jau ir bijis, bet pēdējo 10 gadu laikā diez vai. Un ar tādu scenāriju diez vai. Un ar tādu spēles likmi, kurām Tukums varēja dāvāt Riga titulu, bet Kristaps Blanks Ziemassvētku dāvanu Tukumam noteikti nepasniegs un varēs atcerēties šo pārastību. Ejam pie labākiem spēlētājiem, jo skatos, ka jau 33 minūtes esam veltījuši Tukuma komandai. Bogdans Samoilovs, viens no 2 futbolistiem visā pasaulē, kurš ir saņēmis visas pirmās vietas mūsu aptaujā savas komandas rangā. 9 eksperti nobalsoja, 9 eksperti ielika Bogdanu Samoilovu pirmajā vietā. Un, godīgi sakot, man šķiet, ka mēs visas analīzes laikā šajās 33 minūtēs nereiz nepieminējām futbolistu, kurš būtu pelnījis tikt pieminēts, proti Arturs Kransmanis. Es mēģināju pa pozīcijām iziet no aizsardzības līdz uzbrukumam. Mēs netikām līdz uzbrukumam, kur bija ļoti daudz dažādu stāstu, dažādu izpildītāju un arī rotācijas uzbrukumā Tukumam, bet Arturs Kransmanis, īpaši sezonas galotnē, kas arī vairāk atmiņā paliekoši, sacita savus golus, sāka biežāk tikt pie lielām minūtēm, jo viņš nebija tāds stabils pamatsastāvs spēlētājs sezonas pirmajā pusē, jāatzīst. Bet tagad Arturs Kransmanis ir spēlētājs, kuram ir jāsako, kur joprojām ir jāatcerās, ka viņš savus pirmos vārtus virslīgā guva spēlējot Rīgas sastāvā, un viņš gandrīz izšķīra
titula cīņu tajā sezonā. Var teikt, ka daļai viņš arī izšķīra. Viņš guva vārds mačā pret Valmieru. Valmiera punktus zaudēja. Valmiera izlaida bet Valmiera vienkārši palika otrajā vietā aiz RFS. Valmiera neizlaida, jo Valmiera atšķirībā no Rīga aizdītajā sezonā nebija 2021. gada pirmajā vietā ilgāku sezonas posmu, bet atradās iedzinēja pozīcijā. Bet Arturs Kransmanis, otrajā vietā balsojumā, trešajā vietā Fausts Steponavičs. Tā, par Kransmani. Es pagājušajā gadā ieliku Kristapu Dišleru otrajā vietā starp treneriem. Pirmajā vietā bija čempionu treneris Jurģis Kalns, un otrajā vietā tieši Dišlers, jo viņš paveica maksimumu tajā apakšējā pieciniekā, paņēma 6. vietu, perfekts sniegums. Bet šogad, neko nesakot par rezultātu, drusku zemāk, 8. vieta. Ļoti man simpatizē veids, kā Tukums strādā un spēlē, bet atsevišķus lēmumus no Dišlera es nevarēju saprast. Un tas, ko tu minēji, ka Kransmanis nebija stabils 11. futbols, un man līdz galam nav skaidrs, kāpēc. Jo viņš vienmēr strādā, gūst ļoti daudz vārtus, bija ļoti rezultatīvs, palīdzēja komandai, svarīgi vārti. Šķiet, ka aizsardzībā arī nav tā, ka gluži viņš pastaigātos. Bet brīžiem Dišlers nosēdina Anmani, nosēdina Kransmani. Vai Rodrigo Gaučs iesit 2 vārtus dažās minūtēs par Tautu, izrauj fantastisku punktu, un tas nekādā veidā nepalīdz Gaučam pieaudzēt spēles laiku. Šajā ziņā es nevienmēr izkodu. Tas pats, starp citu, Maksims Sidorovs, arī viens no līderiem un ne pirmo gadu Tukuma sastāvā. Ir atsevišķas spēles, kurās viņš ir uz soliņa. Tā kā šeit interesanti būtu saruna ar Kristapu Dišleru. Nevienmēr es viņa loģikas sapratu, bet tādā ziņā ļoti interesantas izvēles un vēl jo raibāks futbols. Kransmanis otrais mūsu aptaujā. Tagad pro kursos Kristaps mācās, apgūs futbola gudrības no vēl pieredzējušākām un zinošākām galvām. Varbūt būs mazāk šādu lēmumu nākamā sezonā. Jā, un trešajā vietā Steponavičs, viņam ar pussezonu pietika, lai diezgan stabilu trešo vietu paņemtu. Tur pārsvars pār Mihubī, mūsu pieminēto stabilo centra aizsargu, diezgan ievērojams, 6 punktu atšķirība. Tālāk Kirš, pendeļu izpildītājs, kaut kādus golus viņš sasit. Bet atkal ir jautājums par viņa vispusību. Raivim tie gadi nāk klāt. Pagaidām Tukums 2000 telms, 5. labākais spēlētājs Tukumā mūsu aptaujā. Un tālāk jau uz leju. Noteikti Vilkovs atrastos augstākā vietā, varbūt arī Stuglis augstākā vietā. Protams, ka Meļķis vispār, manuprāt, bija ļoti labs spēlētājs. Jā, atzīšos. Lai gan arī viņš lauzās iekšā tajā sākuma sastāvā. Tur arī pirmajā sezonas pusē nebija tā, ka Meļķi vienmēr varēja sagaidīt startu 11. Jā, atzīstu, ka es Meļķi vienīgais ieliku un turklāt ļoti augstā vietā, kas viņam ļauj mūsu rangā atrasties augstu. Katrā ziņā tur jau nav tik viennozīmīgi tik stabili, jo mēs jau stāstījām par šo situāciju ar sastāva maiņām un īrēm. Bet droši vien varam izcelt tos top 5 spēlētājus. Labi, Sidorovu liekam arī klāt top 6 spēlētāji. Tie bija tie, kas pavelka Tukumu, un no šiem 6 spēlētājiem 4 pārstāvēja komandu visas sezonas gaitā. Steponavičs un Mihubī, 2 leģionāri, 2 retie leģionāri. Sapcitu vēl viens neliela tēma. Tukums 2000 telms kļuva par komandu ar vismazāk izmantotiem ārzemniekiem laukumā. Lai gan Supernova pussezonu vispār nevienu neizlaida laukumā, bet tad atbrauca vesela brigāde, vairāki futbolisti, 5-6. Supernova viņus aktīvi izmantoja un aizgāja garām Tukumam. Tukums ar saviem 1, 2, 3 leģionāriem vismazāk ārzemniekus. Tā kā daudz īrēto, bet maz ārzemnieku. Vēl tāds faktiņš par Tukumu. Pārējošais kauss, labi, šis nav gluži kauss, vēl jau vairāk no pasaules kausa. Labi, ir saistība ar kausu. Pāriet pie Tukuma, latviskākā komanda virslīgā. X sezonas award. To tagad vedīs Latvijas Futbola Federācija uz Tukumu. Un vēl jāatzīmē spēlētāji, kurš ir 3. rezultīvākais komandā, ja neskaita Steponavičs, kurš pameta komandu, bet no tiem, kuri palika līdz sezonas beigām, Armans Galais. Brīnišķīgs stāsts, puika no Rēzeknes, spēlēja pirmajā līgā. Jā, neesmu līdz galam objektīvs šī spēlētāja sakarā, bet izlauzās, strādāja vēl papildus darbus, strādāja par kurjeru un te pēkšņi virslīgā. Un tieši viņa vārti, kā tu teici, izšķīra sezonas likteni un ļāva Rīga gavilēt alternatīvajā realitātē, kurā RFS neatspēlējās no 3-4 slokā.